Es atbrīvojos no ieslodzījuma. No ieslodzījuma. Nu, tā gadījās vienkārši. Un sanāca tā, ka man nav kur iet. Mamma nomira, dzīvoklis valstī. Un man nekas neatlika, kā tikai iet uz patversmi. Tad neviens neko nemeklē. Tāpēc, kad no patversmes uz patversmes sūt, viņam tas ir izdevīgi. Tur 2 mēneši, tur 2 mēneši, tur 2 mēneši. Un tā visu ceļu. Tā, ka pati es domāju tagad uzrakstīt atteikumu no bezdarbnieku pabalstu un iet strādāt kaut vai simtlatniekos. Ja sanāks, tad iešu. Savādāk, ko tie 40 lati mēnesī, tas neko neglābi. Es esmu no bērnam. Man ir bērns, viņš ir adoptācijā. Viņš jau ir liels, viņam ir 16 gadi. Mamma man ir, paņēma no bērnam jau maziņu pavisam. Tā, es nezinu, kas man ir ģimene. Kas man ir tēvs, kas māte. Īsti es nezinu vispār. Man vajag tagad aizbraukt uz banku, saņemt naudiņu. Te pat nav ne no viena, kā paprasīt, man vajag 1,20 eiro. Te nav no viena, no kā paprasīt. Kas aizdotu līdz vakaram? Nav tāda, jo visi nodzer. Jums nav? Tajā patversmē tur dzer. Katrā istabā skandāli, kautiņi. Un tad sūta, ja kāds konflikts no patversmes uz patversmi. Tas nav normāli, tas nav izturams. Tāpēc es dažreiz braucu pie drauga un tur palieku pa nakti. Lai vismaz izgulēties nav iespējams, tad jāiet pie ārsta, jāizraksta miega zāles, lai tu varētu izgulēties, jo tur dropēja katru dienu. Ja uzlabotos, kaut vai, lai tas dienas centrs ir, kaut vai nodarbības kaut kādas vairāk, kaut kādas rehabilitācijas, kaut kādas konsultācijas, lai cilvēki nostāt, lai būtu kaut kāds mērķis vai naģiežda, kaut ko uzlabot. Te neviens. Jā, kaut kā iedvesmot. Savādāk šeit atnāk, izguļās pie galdiem, paēd un aiziet atpakaļ uz patversmi. Neviens neko nemeklē.